Čau, čau. Tātad, Sanita, man ir prieks Čau, tevi čau, redzēt Evelīna. šeit. Šodien man ir Jā. īpaša saruna ar manikīra speciālisti no Valmieras, Sanitu Blaķi, kura ir nolēmusi uzsākt organisma attīrīšanu dažādu iemeslu dēļ. Un, attiecīgi, jau apmēram pusotru mēnesi tu attīri šobrīd organismu. Un es gribu, lai tu padalies ar savu liecību, kā tu jūties, kas tev ir mainījies, kādi uzlabojumi ir par šo laika periodu, jo tas ir mazs laika periods. Jā, pusotrs mēnesis tas ir maz. Un ķermenim vajag daudz vairāk laika, nekā mēs domājam, bet tev jau ir rezultāti. Tādēļ es būtu ļoti, ļoti pateicīga, ja tu padalītos. Nu, sveiki visiem. Nu, padalīšos savā pieredzē. Tā, nu, pirmkārt, mana seja. Man bija kuperoza āda, kas iepriekš lika man justies kā vienmēr sarkanā tomātiņa klubā. Un ar sāku lietot emu taukus. Man sejas āda nomierinājās. Es viņus lietoju uz visas sejas, uz kakla zonas, uz acu zonas. Un man āda ne tikai nomierinājās, bet sāka izskatīties, ka es pat kaut ko saprotu no skaistumkopšanas. Tālāk enerģija. Nu, kafiju jau es nelietoju jau kādu laiku. Es viņu dzēru, man likās vienkārši tāpat, tāpēc, ka tā kā pieredums, ja, agrāk, ja. To jau es nelietoju. Enerģijas dzēriens, laikam, es vienreiz biju pamēģinājis, bet, nu tā, man pašai likās, ka ar manu enerģiju viss ir kārtībā, pie tādas es biju pieradusi, bet tagad man ir menopauze, bet tagad man bija mēnešais, manīs bija spēcīgs un tika zaudēts daudz asinis, un es domāju, ka tā rezultātā bija hemoglobīns zems, ja, un lietoju spirulīnu. Un tad es sapratu, ko nozīmē enerģija. Jo ļoti tā, nu, spirulīna man deva tādu jaudu, kad dažreiz pat pati sev jautāju, kur man tagad to visu enerģiju likt. Tā enerģija, nu, nebija pierast pie tik lielas enerģijas, jā. Es domāju, kad man arī hemoglobīns noteikti cēlies, jo enerģija ir pieaugusi. Kaut gan analīzes es esmu no tiem, es beigi nevaru dalīties savu analīžu rezultātos, jo es viņus praktiski pat kā nenododu. Tad, bet lielākais pārbaudījums bija vēders pēc Detox Plus, ko es nolietoju un patreiz lietoju Parašīlu Plus, nu, otro nedēļu tagad, ja. Es viņu lietoju gan tās 60 dienas pēc grāmatiņas, tā kā tas tur ir rakstīts, ja. Man beidzot ir normalizējies vēdera izēja, un piedodiet par tiešumu, vēders vairs nenopūšas kā balons pēc svētkiem. Tas ir liels atvieglojums gan man, gan tiem, kas man blakus. Un tad vēl āda. Man uz rokām, nu, uz šī zoniņas pigmentācijas plankumu vienā momentā uzmetās. Tā, nu, kā saules raibumi, jā. Un tie pigmentācijas plankumi lēnām paliek blāvāki. Es no ārpuses kā vēl neko nelietoju, nekādus balinošos ādas līdzekļus. Es domāju, ka Tas nepalīdzēs. Jā, tas nāk no tavas akniņas no iekšpuses. es tieši tā arī sapratu, ka tā ir mana akniņa, mana piesārņotā akniņa, kas tos pigmentācijas plankumus rada. Nu, un attīrot, nu, es nezinu tieši no kura līdzekļa, varbūt bet no kolagēna man āda palika tā, es sāku kolagēnu arī nodzēru, ja. Es viņu sāku dzert kolagēnu un biluronu, es sāku nedaudz, pat paši pirmos es paņēmu. Pēc tam es sāku attīrīties. Tā āda kļuva tik mīksta, ka pašai gribas sevi vairāk samīļot. Tad, kad man sākās menopauze gadu atpakaļ apmēram, es sajūtu, ka kauli un locītavas kļūst stīvas, kā sarūsējuši eņģe. Un tāpēc tas bija pirmais bilurons, ko es sāku lietot. Un pēc viņa lietošanas pāris dienu laikā jau stīvums pazuda. Jo pirms tam es no mašīnas kā kāpu ilgāk pasēdēju, kaut kādi pirmie soļi, 5, 6 bija kā vecai tantiņai. Un pēc tam, kad iekustējās, tev aizgāja. Un tad, nu, es īsti neizpratu, kāpēc, jo es visu mūžu tāpat esmu kustējusies, sportojusi.
Pēdējā laikā arī diezgan man liekas, ka samērā pareizi ēdus un sapratu, kāpēc. Kāpēc man tas tā ir? Jo uz uzturu bagātinātājiem es īstenībā skatījos diezgan skeptiski. Man likās, ka viņi ir tikai viens liels bizness un nekas vairāk. Un es viņus, es uzskatīju tā, ka organisms pats rada to, ko viņam vajag, jā. Un nelietoju. Es biju ļoti, ļoti sen biju lietojusi kaut kādā agrāk, kad es biju ambejā, tad es ambeju lietoju, bet tā bija jaunība, tā nekas nesāpēja. Es nekādus rezultātus neredzēju, kā tikai tukšāku maku, atklāt sakot, no savu skatījumu punktu tajā laikā. Bija arī Vižionā, jā, tur arī es lietoju burciņu pēc burciņas, bet, tu jau neredz, kas tev iekšā notiek, tu jau, ārēji viss bija ok, jā. Tā par to bioronu. Tad nav vairāk stīvas locītavas, jā, tev viss no rīta piecelies, viss forši. Nav vispār stīvas, jā, laikam es baigi neielaidu, jā, jo es skatos arī no saviem klientiņiem, ka mans vecums, un taisni tas, mans aptuveni, mans vecums, tur 50 plus mīnus, man tagad ir 55, jā, kad sievietes paliek pa vīriešiem, nezinu, vīrieši nenāk, jā, man liekas, ka viņiem tas tā lēnāk notiek, jā, bet viņas tādas man arī no krēsla, ka pieceļās, viņas man tādas stīvas pieceļās, un kā tu te vari nosēdēt, jā, un tad tādas stīvas aiziet, jā, lēnām iekustās, un tad jau arī tāpat kā man. Ja es jutos pirms tam kā veca mašīna, tad tagad, es kustos kā jaunībā, jā. Tā. Super rezultāts. Jā. Rezultāti galvenais, ka viņi ir ļoti, viņi ir ātri. Visu, ko es lietoju, es redzu tūlītējus rezultātus. Man nav jāgaida tur, cik tad es viņus lietoju, pusotrs mēnesis, jā, pat varbūt vēl mazāk, nezinu, apmēram tā, jā. Tā tad tas tā, kopumā Korāla kluba manā dzīvē ienesa to, ko es sauktu par atgriešanās programmām, jā. Atgriežās vieglums, atgriežās enerģija, veselība. Un pats svarīgākais ir prieks, jo ko es ikdienā vienmēr esmu centusies, no rīta pieceļos, es sāku smaidīt, es cenšos, kā lai pasaka, ar kaut kādām pašiedvesmām viņu, jā. Esmu centusies, savā ikdienā atgriezt, jā. Atgriezt to, kas bija kādreiz, bērnībā mēs visi bijām tādi priecīgi, ja, un centos atgriezties tajās sajūtās bērnības, tajā priekā un vieglumā, ja. Tad tagad jau šo īso periodu lietojot, es reāli atgriežos tajā visā, ja. Nevis centies, bet tu reāli arī atgriezies, ja, jo viens ir kā apzināti tur tev stāstīt, censties, smaidīt, pie spoguļa stāvēt un smaidīt, bet no iekšpuses jau tam jānāk ir. Jā, es tā arī darīju, ja man bija slikts garstāvoklis, es stāvēju, smaidīju, kamēr tā līdz smadzenē nonāk, tagad tas notiek kaut kādā veidā automātiski. Tā kā, tas arī, un tad par ūdeni runājot, varbūt, ja man ir vienkārši klienti bijuši, es ar klientiem dalos, es gribu arī padalīties. Ir, kas man nāk un pa ūdeni saka, man negaršo ūdens, es nevaru iedzert, man ūdens bez maz pretīgs ir. Es padalīšos, kā es sāku ūdeni dzert. Es paņēmu viskija glāzi, ielēju ūdeni un tā kā baznīcā iesvētīju, bet es iesvētīju tā. Es kaut ko ievēlējos, piemēram, kaut kādu savu, kaut vai viņi varētu būt pavisam primitīvi, kaut kādu, es gribu pieņemsim kaut kādu jaunu sarkanu kleitu, jā. Un es tagad tai ūdens glāzē saku, es tagad iedzeru par savu jauno sarkano kleitu, tādu kā tostu, es viņu sauc piesvētīšanu, un tad tas ūdens aiziet vienkārši ideāli. Un tā es katru ūdens glāzi, un tā man tādā veidā, tā es pieradināju to organismu pie tā ūdens. Un katram varbūt savādāk, bet man tas ritīgi strādā, jo tu viņā, ūdens jau ir arī enerģijas nesējs, un ja mēs viņam visāds, kaut kāds labs vārds sakam, jā, tas taču arī strādā.
Nu Ir tā, ļoti to daudz es gribēju arī pētījumu arī pateikt par ūdeni. ūdeni un par informatīvo atmiņu, ja tas, ko mēs, kā saka, vārdot ūdeni, ja tas, ko mēs liekam ūdeni ar domām, ar vārdiem, ūdens to nes mums iekšā. Un ja mēs dzeram visādus tur monster, ja, enerģijas dzērienus, monster, ko mēs, kādu enerģiju mēs dodam sev iekšā, ja, vai visi tie alkohola dīvainie nosaukumi arī, ja, un neūdeņi saucamie arī. Ir jādomā tiešām, ko mēs liekam sevi iekšā, jo tas maina mūsu informatīvo lauku arī līdz ar to. Bet nu, tas ir cits stāsts. Mēs te vairāk par to fizisko šodien, jā, un par tām sajūtām, ko tad dod šī Jā. organisma attīrīšana. Un nevelti, jā, mums ir projekts Izmaini savu dzīvi 90 dienās, kas notiek 3 reizes gadā. Jo 21 dienu vajag, lai ieviestu jaunu ieradumu, ja, bet 90 dienas vismaz vajag, lai viņu nostiprinātu. Un, ja mēs sākam mācīties dzert dzīvu ūdeni, tam ir jākļūst par ieradumu, jo, zin kā, ja mēs gribam veselus zobus, tad mums vajag zobus tīrīt visu mūžu. Bet ar ūdeni bieži vien cilvēki kaut kā tā, nu, šito man tagad visu laiku būs jādzer, ja? Ziniet, jā, ja mēs gribam veselību, mums visu mūžu ir jārūpējās par savu ķermeni un ir tiešām visu laiku kaut kas arī jādara lietas labā, un ūdens ir vispār dzīvības pamats. Jo, ja mēs apliesim ar kolu vai kafiju puķes, viņas neaugs. Viņām vajag tīru ūdeni. Un mēs cilvēks esam arī dabiski dzīvi radījumi, mums arī vajag šo te dzīvības spēku ūdeni, ar ko vispār sākas viss dzīvības pamats, ja? Un mēs to mācam savos projektos. Izmaiņas savu dzīvi 90 dienās ir tas lielais projekts, kur mēs strādājam tieši ar organismu attīrīšanu, ar šo bāzes instrumentu veselības koncepciju, kur ir paka pēc pakas, un rezultātā pēc organismu attīrīšanas nāk visi šie fantastiskie rezultāti. Un reizēm viņi nāk pirmajā mēnesī, pusotrā mēnesī jau, ja, kad tu jūties labāk, vienkārši jūties labāk, ir enerģija, ir dzīves prieks, un vai kaut kas arī fiziski pamainījies vizuāli, varbūt, nezinu, svars, jo ir šīs programmas nav tievēršanai, bet reizēm attīrot organismu ķermenis sāk atbrīvoties no liekā arī kilogramiem liekiem. Vai tev arī ir kaut kāda korekcija uz svaru vai apkārtmēriem? Jā, zin kā man ar tvaru ir tā, ka man ir augums ir 1,73 m un svars ir 58. Nu, es domāju, ka tur Ideāls vajag. svars. Pirmkārt, tāds man ir turējies visu mūžu, bet es neesmu no tiem, kas svarās vispārībā, ja man tur ir vajadzējis kādreiz dakteris nosvērs, jā. Jo es esmu, nu, svara ziņā, vat es esmu vienmēr jutusies, un es nezinu, es tagad neesmu svērsies, jo man tas, nu, nav aktuāli galīgi. Jā, par Varbūt svaru. apkārtmērs pamainījies, jo tu minēji par vēdera pūšanos, un tas piepūstā balona sajūta, tas jau ir Jā. tas apkārtmērs. Jā, apkārtmērs man parasti pirms tam bija, no rīta man viņš bija plakans tas vēders. Un uz vakaru man viņš bija tas, kā bumba bija. Un man viss tā vēdera pūšanās bija, tā kā es aizgāju gulēt, ka man bija logi vaļā. Sapratu, jā. Un tagad vairs nav, tagad ir... Tad visu dienu ir plakans normāls jau vēders, jā? Normalizējies jau tagad ir, jā, tik ātri. Es vispār nestādos priekšā, kā es jutīšos, ka es visu to iziešu. Labi jutīsies, fantastiski jutīsies. Es to Man liekas, kā var praktizēju. labāk justies vispār, bet laikam var. Var. Mēs ļoti ātri sākam sadzīvot ar dažādām veselības vainām, kaitēm, jo nav jau tur tie diagnožu nosaukumi, nezinu kādi, ja, bet vēdera pūšanās ir gremošanas traucējumi, kas ir jākārto, tālāk tas aizved līdz nopietnām veselības problēmām, ja tas gadiem netiek risināts, ja. Ūdens dzeršana var novest pie žulcakmeņiem, pie nierakmeņiem, kas ir jākārto, ir jāmācās, ir jādzer ūdeni, citādi atkal var nonākt līdz diagnozēm, ja. Zemes dzelzs līmenis, piemēram, kad tu saki, enerģijas nav, tas ir skābekļa trūkums organismā patstāvīgi, līdz ar to smadzenēm nenonāk skābeklis. Mēs pat varam justies vienkārši tādi dīvaini, kaut kādi, tā kā saka, apdalbījušies, ja vienkārši nav tā resursa, ja, un kas tad ir veselība? Veselība, tas ir piesārņots organisms un uzturvielu trūkums. Un ar uzturbagātinātājiem šo visu var superīgi nobalansēt tā, lai mums atgriežas resursi atpakaļ, un mēs atkal esam enerģijā, jaudā, skābeklis pietiek, dzelzs pietiek, līdz ar to arī ir tā enerģija, ja? Jo kur patiesībā veidojas mūsu enerģija? Enerģiju ražo mūsu šūnā iekšā mitohondrijas. Mitohondrijiem vajag vitamīnus, minerālvielas, aminoskābes, labās taukskābes, visu, kas ir nepieciešams resursu, lai viņš varētu radīt enerģiju. Ja mums kaut kas no tā trūkst, plus vēl ir piesārņota šūna, enerģijas vienkārši nav, mēs domājam, ka mums vajag kafiju, lai pamostos, jā, lielākā daļa šādi dzīvo. Ko dara kafija? Kafija neko nenes mūsu mitohondrijiem, lai ražotu enerģiju. Kafija stimulē virsnieru dziedzeri, kas izdala kortizolu un adrenalīnu, stresa hormonus, un rada cīnies vai beidz situāciju. Ja? Piemēram, mežā jābēg no lāča. Mēs sēžam ofisā pie galda, mums tur adrenalīns, kortizols, ja? Virsnieru izsīkums ar gadiem. It kā ir enerģija, bet uz kāda rēķina, ja? Ko tas ilgtermiņā nodara. Plus saskābina organismu,
asinsriti sabiezina, jā, kāpēc ir svarīgi dzert ūdeni, ja mēs dzeram kafiju, balansēt, lai ir tas ūdens. Un rezultātā zaudējam sārmainās minerālvielas, magnīzs, kalcijs, kālijs, un ar gadiem mums ir osteoporoze, jo kaut kā ir jāneutralizē tā skābā vide, kuru mēs paši radam ar saviem ieradumiem. Ja? Nu, respektīvi, kafijas dzeršana, saldumu pārmērīgs patēriņš, nenormāla stresošana visu laiku, kas mūsdienās ir ļoti populāra arī jauniem cilvēkiem. Ja? Un rezultātā enerģija nevar būt, jo nav tie apstākļi, lai būtu enerģija. Plus vēl kafija stimulē adenozīna receptorus smadzenēs, kas atbild par to, ka mēs esam noguruši. Noguris ķermenis ir, bet receptors nestrādā. Bloķē. Viņu kafija bloķē. Un mēs nejūtam nogurumu. Mums liekas, ka mēs neesam noguruši, ja? Un ilgtermiņā ir pilnīgs spēku izsīkums, ja cilvēks turpina niekoties ar kafiju, nu, lielos apmēros. 1-2 tases dienā tas nav nekas traģisks, tas ir normāli, bet, protams, es aicinu izvēlēties kvalitatīvu, augstas kvalitātes kafiju, jo arī tam ir nozīme, jo, nu, kafija ar pesticīdiem, herbicīdiem, ja glifosātiem, ar ko apstrādā, vai pelējums, ja ir slikti glabātas kafijas pupiņas, ja tas viss ietekmē veselību, tas bojā veselību. Bet augštvērtīga kafija, bioloģiski audzēta ar mazāk ķīmijām, tā ir tā veselīgā kafija, kuru mums stāsta, ja par tiem antioksidantiem, ko tad dod tā kafija. Nu, lūk, tad es varētu atkal nolasīt veselu lekciju par kafijas, jo bišķīt jau to izdarīju, bet super, paldies tev liels par dalīšanos, es esmu no sirds pateicīga par uzdrošināšanos, jo, manuprāt, ar labām lietām ir jādalās, ar šīm lietām ir jādalās, jo Latvijā ļoti maz tiek runāts par holistisko veselību. Medicīnas jomā šobrīd ir tas, ka, ja ir problēma ar risinājums, kas ir medikaments, alternatīvas cilvēkiem vienkārši netiek piedāvātas, bet caur šo te organismu attīrīšanu es redzu, ka šī ir tā alternatīva, kuru vajag cilvēkiem reizēm pamēģināt, un, ja nenostrādā, tad mēs varam iet pēc medikamentiem, ja? Jo nu, ļoti daudz var sakārtot ar organismu attīrīšanu, ar uzturvielu deficītu novēršanu, pirms mēs nonākam pie diagnozēm. Ja? Tā kā super, paldies, ka tu dalies. Tiešām no sirds milzīgs. Paldies, Elīnīt, ka tu dod to iespēju dalīties. Paldies, ka tu neatteicies. Un vēl ko es gribēju teikt, ka man ir brillīts, jā, un es ceru, ka es vakna ir saistīta redzi, ne, tā kā es saprotu, jā. Kad es varbūt, kad arī ar ļoti daudziem faktoriem. Redze, tie ir arī saistaudi. Acāboli, tas ir želē veida ķermenis, stikla veida ķermenis, kur bilurons savā ziņā arī var nostrādāt. Tā ir šķidrā hialurona skābe, kas uzlabojot tātad saistaudu veselību, var arī uzlaboties acu veselība, jā. Bet actiņā mums ir speciāla programma ar speciāliem uztura bagātinātājiem acīm, ja grib vēl labāku rezultātu dabūt, jā. Un vingrojumi holistiski tātad arī acīm vajag vingros. Jo tev katru dienu sanāk manikīrs, jā, tuvumā. Man saspringts, jā. Un visu laiku fokusējās tā redze tuvumā, tev vajag arī tālumā to aci atpūtināt, jo muskulis sāk saspringt, līdz ar to arī tur mainās tā lēcas noslodze, tas ir ļoti, nu, tāds komplicēts, bet šķidrā hialurona skābe arī var iedot savu efektu, jā. Plus vēl arī asinsritē ir ļoti daudz cukurs, glikoze, jā. Kāpēc ir cukura diabēta redzes pasliktinājumi? Jo ir pa daudz glikozes, tas bojā redzi. Un ja mēs pa daudz ikdienā ēdam saldumus, vēders pūšās, kāpēc, jo mēs ēdam baltmaizi, mēs ēdam cukurus, miltu izstrādājumus, tas viss baro slikto mikrobiomu, jā, sliktās baktērijas zarnu traktā, cukurs ir augsts asinīs pastāvīgi, un tas viss arī ietekmē acu veselību. Tā kā, nu... Jā, bet man ir jautājums attiecībā par saldumiem, ja? Vai melnā šokolāda kaut kāda 85-90%, kur kakao skaitās? Labāk nē, tāda arī, jā? Nē, var. 85 plus var. Jo tas ir vienīgais. Bet nevis tā. Var. Dabīgās lietas var, jā. Viss neaiziet, bet nu kaut kādus 3-4 gabaliņus apēt, tas ir ok, jā. Pilnīgi ok, jā. Mēs jau aizējam galējībās un veikala saldumi, tur ir glukozes, fruktozes sīrups, tur ir kukurūzas sīrups, tur vēl pieliek cukuru, tur tādu karameli. Viņi saliek kaut kādas 5-6 cukura vienības, izkliedina pa visu to sastāvdaļu sarakstu, un mēs patiesībā nemaz nezinām, cik tur īstenībā ir cukura, ja. Normāli cukurs ir 25 grami dienā pieaugušajam cilvēkam, ja. Paskaties savā šokolādes tāfelītē, cik tad tur ir uz 100 gramiem, tur parasti arī rakstīts, cik ir vienā gabaliņā, ja, un ja tu nepārsniedz dienas devu, ļoti ok. Bet cukurs ir, dabīgais cukurs mums ir burkānos, auzu pārslās, ābolos, visos neapstrādātos pārtikas produktos cukurs ir, un pievienotais cukurs patiesībā nav tas pārtikas produkts, kas mums obligāti būtu jāēd, ja, bet, nu, ja gribās, tad izvēlamies maksimāli tīru sastāvu, kur nav lieka visa kā, ēvielas, krāsvielas un tā tālāk, jo tas ir tas, kas piesārņo organismu ilgtermiņā, ja. Nu ko, labi, šodien beigsim. Es izslēgšu ierakstu. Paldies tev.